Ieteikšu nākamo runātāju. Ļoti interesanta personība. Mēs esam lepni, ka latvieši ir tik tālu pasaulē un darbojās ar sociālo uzņēmēju darbību un ar biznesa vides attīstību Londonā. Liena Pērkone. Lienīt, nāc lūdzu. Liena ir starptautiska zīmola Impact Hub eksperte. Un viņi pastāstīs par huba vērtībām, principiem un vispār, kas ir hub. Jo Latvijā mums pašlaik vēl šī kustība nav attīstīta, un mūsu biedrības doma, viens no mērķiem tādiem tuvā nākotnē, ir veidot un attīstīt sākotnēji neformālu sadarbības platformu, un vēlāk jau varbūt pat fizisku vietu, kas varētu darboties pēc līdzīgiem principiem, kā darbojās hubs Anglijā. Ja? Lienīt, grīda tava, lūdzu. Ja? Labdien! Kā jau minēts, mani sauc Liena Pērkone. Es šobrīd dzīvoju Londonā un strādāju tādā ļoti aizraujošā vidē, kas saucās Impact Hub. Es strādāju tādā amatā, kas angliski saucas Finance and Memberships Management, un principā tas izklausās diezgan garlaicīgi, bet īstenībā tā nav, jo vide, kurā es atrodos, man atver pilnīgi ļoti plašu redzesloku un pilnīgi citus kontaktus. Es redzu ļoti interesantus cilvēkus ikdienā un es arī redzu, kā es viņiem varu palīdzēt attīstīt viņu biznesu, darot savu darbu. Es esmu strādājis vienlaicīgi 3 hubos, visi 3 atrodas Londonā. Tas ir bijis diezgan liels izaicinājums, bet es esmu redzējis 3 it kā ļoti līdzīgas vides, bet arī savstarpēji atšķirīgas vides, bet to jūs redzēsiet vēlāk manā prezentācijā. Tātad, kas ir Impact Hub? Impact Hub principā ir tā kā coworking space, un latviski visveiksmīgākais tulkojums, ko esmu atradusi, ir atvērtā tipa darba vide. Bet tā ir arī kopiena, kas apvieno šo sociālos uzņēmējus un individus, kas ir ļoti deg par sociālām pārmaiņām vai vidas jautājumos vai sabiedrībā un apkārtējā vidē. Principā visus tos cilvēkus, kurus pirmīt Renāta definēja. Un šīs prezentācijas laikā es sākumā pastāstīšu īsi par vēsturi, kā tas viss radās, tad par darbības modeli, tad par pašu atvērto darbu telpu, kā mēs viņu izmantojam, lai šos cilvēkus savstarpēji veicinātu viņu sadarbību. Tad es pastāstīšu par pašu kopienu un tieši kādi biedri mums tur ir un būs vairāk arī piemēri, tieši ar kādiem biznesiem viņi nodarbojas. Un tad es arī pastāstīšu par pasākumiem, kurus mēs rīkojam, lai veicinātu šo savstarpējo sadarbību un veidot šo kopienu ciešāku. Tātad par vēsturi. Tas viss aizsākās 2005. gadā Londonā. Pirmais hubs, kas tika izveidots, ir Hub Islington, kas atrodas Ziemeļlondonā. Principā tie bija 4 draugi. Šeit vārdi ir minēti. Viņi sanāca kopā tieši pēc universitātes beigšanas un bija ļoti interesēti par alternatīvām karjeras iespējām. Viņi nevēlējās vienkārši strādāt korporatīvā vidē, kur viņi neredzētu jēgu savam darbam, bet pelnīt naudu vienkārši kaut kādiem biznesmeņiem. Un viņi vairāk gribēja tādu jēgpilnu darbu, kur viņi redz kaut kādus vairāk efektu un ietekmi uz sabiedrību, vidi un tam līdzīgi. Tad viņi sanāca kopā un tādā ļoti industriālā vidē, kas ir vēl projām hubs tur atrodas, tā ir ļoti augsta ēka, tādā tā kā maziņā ieliņā, un ejot augšā pa kāpnēm, nemaz nevarētu uzminēt, ka tad tur vispār augšā kaut kas tik brīnišķīgs atrodas. Bet uzkāpjot augšā, tātad jūs redzat kreisajā augšējā stūrī, tā ir pati pirmā bilde, kas tika uztaisīta. Viņi uzrīkoja tādu tā kā krīta darbnīcu, kad viņi saicināja kopā savus kontaktus un interesantus un sāka zīmēt uz grīdas, kā šī telpa varētu vēlāk izskatīties un kā viņi varētu šo telpu izmantot, lai nāktu klajā ar dažādām biznesa idejām. Hubā ļoti populārs mēbeļu modelis ir izmantot šīs te lapu mēbeles, kas principā ir daži vairāki galdi savienoti vienā. Principā tas simbolizē, ka tu pats strādā uz savu projektu, bet tajā pašā laikā arī sadarbojies ar apkārt sev sēdošajiem.
Un tad divas apakšējās bildes, tad jūs varat redzēt, kā šis hubs izskatās šobrīd. Tur ir vairāk telpa ir sadalīta vairākās tādās daļās. Ir gan virtuve, gan maza bibliotēka, gan tāds stūrītis, kur var vienkārši sēdēt uz spilveniem. Ir tikšanās telpa, un tad vislielākā telpa, kur visi tad kopīgi arī strādā, katrs pie sava projekta. Un 8 gadu laikā tas viss ir attīstījies ļoti strauji un bez iepriekšēja nodoma. Tas viss vienkārši aizsākās kā tāda kustība, jo cilvēki padzirdēja par šo ideju, brauc uz Londonu, skatījās un teica, jā, mums arī kaut ko tādu vajag mūsu pilsētās. Un no paša cilvēka iniciatīvas viņi tad sāka veidot hubus savās pilsētās, visapkārt pasaulē. Un 8 gadu laikā tas viss ir izaudzis līdz pat 43 un vēl vairāk aktīviem hubiem šobrīd. 20 vēl klātam visam ir tapšanas stadijā, un vēl tiek saņemti daudz ierosinājumu vēl, kur viņus taisīt. Šobrīd mums ir vairāk kā 7000 biedri visā pasaulē. 1000 no tiem atrodas Londonā, un mēs esam pārstāvēti 6 kontinentos. Un te to var uzskatāmāk arī redzēt kartē, tad jūs varat redzēt, kur ir visvairāk, protams, Eiropā, jo tur arī visvairāk valstis tādā. Jā, un tā. Tagad par struktūru, principā, kā tas viss darbojās. Katrs vietējais hubs ir tā kā neatkarīgs biznes. Mēs neesam tā kā frančīze, kas ir, principā, kad ir mātes kompānija, un tad ir vairākas tā kā filiāles, bet tas viss nāk no otra gala. Kad ir visi neatkarīgi biznesi, katrs savā pilsētā, Londonā tie ir 3, un tie visi 3 ir arī neatkarīgi biznesi, tā kā teorētiski mēs konkurējam viens ar otru, bet praktiski nē. Tātad dibinātāji dibina hubu, tad rodas arī komanda, kas strādā uz šo hubu. Principā komandas sastāvā ir kāds finanšu cilvēks, pasākuma organizators, jo mēs arī izīrējam tēvus priekš pasākumiem. Tad ir arī tā saucamie hosti, kas, principā, tā kā palīdz rosināt šo sarunu starp dažādiem šiem biedriem un mēģina viņus tā kā iepazīstināt vienu ar otru. Un tad ir paši biedri, kas arī savā starpā kooperējas un sadarbojas. Lūk, un tad globālā līmenī, tātad katram hubam ir biedri, tad ir katrs hubs savā valstī. Un tad mēs katrs hubs esam biedri huba asociācijā. Tas nozīmē, ka mēs maksājam simbolisku dalības maksu huba asociācijai, un huba kompānija ir tā kā legālā struktūra, caur ko šī huba asociācija darbojas. Huba asociācijas mērķis ir tā kā pieņemt ļoti lielu, tā kā plašāk mērogu tādus strateģiskos lēmumus par šī brenda zīmola virzību nākotnē un kur tas virzās pasaulē, kāda ir viņa mērķi. Un huba asociācijas mērķis ir arī tā kā rosināt sadarbību starp šiem atsevišķajiem hubiem. Un huba asociācija 2 reizes gadā rīko tādas globālās sanākšanas. Vienā no tām vienmēr piedalīsies vietējo hubu dibinātāji, un tad viņi pieņem strateģiskus lēmumus, un visiem ir balstiesības. Un otra ir tā kā strateģiska, tā kā vairāk praktiskā sanākšana kopā, kad jebkurš no huba komandas var piedalīties tajā, un tad, principā, vietēji hubi apmainās ar pieredzi, kā viņi risina kaut kādas vietējās problēmas, kā viņi strādā, kā viņi mēģina piesaistīt vairāk biedrus un tam līdzīgi. Un tagad par atvērto darba telpu, jeb coworking space. Mēs izmantojam telpu, kā jau es iepriekš minēju, lai rosinātu šo savstarpējo sadarbību, lai mēģinātu cilvēkus iepazīstināt vienu ar otru. Šajā telpā, principā, var novērot ļoti interesantas lietas. Piemēram, viena no tādām lietām, kas ir virtuve, ir tā vieta, kur visi īstenībā iepazīstās un sāk runāt par to, ar ko viņi nodarbojas, un virtuvē arī rodas jaunas biznesa idejas. Tā ir vieta, kur cilvēki iet paši uztais sev tēju, kafiju vai vienkārši panašķojās, un tur arī viņi uzskaņ viens otram virsū, un tur notiek tādas neformālās tikšanās. Un kā jau es minēju, mums ir vairāk tā kā nodalījumi telpā, viena no tām ir arī biblioteka, tur mēs cenšamies
ievest tādas grāmatas, kas būtu tieši saistīts ar sociālo uzņēmējdarbību vai ar konkrētām jomām, kur mūsu biedri strādā. Viņi var tās grāmatas ņemt, lasīt, pēc tam atnest atpakaļ. Tas viss ir uz godīguma pamata. Tāpat arī dažos hubos ir kafejnīca, kas arī ir uz godīguma principa. Principā kafejnīcā nav kāds darbinieks, kas pārdod tās preces, bet visas preces ir izklāts uz galda. Vienā stūrītī ir cenu lapa, un tad ir mazs trauciņš, kur naudu var atstāt. Līdz ar to pats apkalpojies, paņem šokolādi vai uztais savu kafiju un atstāja naudu un trauciņā. Lūk. Jā, un tāpat ir lielākos hubos ir vairāk arī nodalījumi. Ir kaut kādas daļas, kur cilvēki rīko neliels tikšanās, līdz ar to tās daļas ir daudz skaļākas nekā pārējās daļas, kur varbūt cilvēki ir vairāk koncentrēties darbam. Un šeit var arī redzēt procentuāli, šis ir konkrēti Hub Westminster piemērs, kādas jomas pārstāvi mums tieši ir hubā. Man diemžēl nebija lasiskā versija, bet es pieņemu, ka lielākā daļa saprot arī angliski, bet īsumā 16% no visiem biedriem strādā tehnoloģiju un inovāciju jomā, 12% strādā ar mēdījiem un komunikācijām, un tad ir mums arī pārstāvi no mākslas, dizaina un veselības jomā strādā, un no dažādām citām jomām arī. Es domāju, ka mēs šo prezentāciju arī droši vien varam pēc tam mājaslapā uzlādēt. Un tagad es pastāstīšu dažus konkrētus piemērus, tieši kādi biedri mums ir hubā. Craftivist Collective. Tā ir tāda jauna dāma, Sāra. Manuprāt, viņai kādi 26 gadi. Viņa visu mūžu ir bijusi ļoti liela aktīvas, piedalījusies tādās akcijās un protestos un tam līdzīgi. Un tad vēlāk viņa aizrāvās ar rokdarbiem. Un tā viņa izdomāja, ka šīs abas lietas var savienot kopā. Un principā viņa ir izveidojusi kopienu ar cilvēkiem, kas aizraujas ar rokdarbiem, bet tajā pašā laikā mēģina pateikt kaut kādu ziņu, lai mainītu kaut ko pasaulē. Piemēram, ir divi projekti. Viens ir Jigsaw project, kas bija puzles projekts, kad kopā sanāca daudz šie cilvēki, kas nodarbojas ar rokdarbiem. Katrs no viņiem sašuva savu puzles gabaliņu, un kopā sanāca kaut kāds viens ziņojums, kas vēlāk tika izstādīts pasaulē. Viņš sasniedz 9 miljonus cilvēku un rosināja arī politiķiem un pārējiem lēmumu pieņēmējiem, rosināja viņus uz diskusiju un pārdomām. Un Don't Blow It Hanky ir tieši mērķēts tieši uz konkrētiem politiķiem. Tas principā ir izšūšana uz kabatslaktiņiem, un tad viņi izšūs kaut kādu noteiktu arī ziņojumu uz šo kabatslaktiņu vai kaut kādu ideju, un tad šo kabatslaktiņu var uzdāvināt konkrētam politiķim, kur viņš var pēc tam likt sev kabatā vai kaut kā citādi izmantot, bet principā tas ir mērķēts uz tieši šī ziņojuma izlasīšanu, pēc tam diskusijas rosināšanu uz iespējamām pārmaiņām. Tad tādi biedri kā, piemēram, Room for Tea. Šis visas organizācijas, starp citu, nav ļoti lielas organizācijas, tie visi ir aptuveni 1, 2, 3 cilvēki. Un pārsvarā visi ir arī jauni cilvēki. Piemēram, Room for Tea, tur darbojas 3 cilvēki, un tas ir arī priekš sociable housing, kas principā nozīmē, viņi mēģina studentiem nodrošināt mājvietu Londonā, bet tādu, ko viņi var atļauties. Un šie mājvietas nodrošinātāji ir vai nu vientuļi cilvēki, veci cilvēki, vai kuriem vienkārši ir brīvi istaba mājā. Viņi var viņu izīrēt par saprātīgām cenām, kur studenti tiešām var atļauties. Tādējādi abas puses iegūst kaut ko no tās, students iegūst lētu dzīvesvietu, un tas cilvēks, kas dzīvo mājā, iegūst vai papildus ienākumus, vai arī kompānija, ar kuru vakaros var parunāties. Tad Energy Deck ir liels piemērs, kā mūsu kopiena arī strādā. Ir tāds puisis Markus, kas tur strādā. Viņš sāk strādāt hubā un aizgāja uz vienu pasākumu, kur šis Energy Deck pārstāvis sniedz prezentāciju par to, kas viņi ir un ko viņi dara. Markusam šī ideja ļoti iepatikās, viņš piegāja pie šī pārstāvi un teica, klausies, viņa man darbā, man drausmīgi patīk tava ideja, es gribu tev palīdzēt viņu attīstīt tālāk.
Viņš viņu pieņēma darbā, un šobrīd Markus ir kļuvis par tā kā kompānijas līdziepašnieku un investoru. Un viņi liels darbojas kopā. Bet Energy Deck, principā, ko viņi dara, tā kā viņi uzstāda skaitītājus dažādos komerciālos uzņēmumos, un šobrīd paralēli viņiem arī ir projekts ar sociālajām mājām. Un viņi uzstāda šo skaitītājus, lai pēc tam varētu nolasīt datus par enerģijas patēriņu. Šos datus viņi pēc tam publicē un mēģina tā kā izanalizēt par to, kā padarīt enerģijas patēriņu efektīvāku un ietaupīt enerģiju. Un šī datu publicēšana ir ļoti svarīga šajā procesā tā iemesla dēļ, ka šie dati principā nav pieejami šobrīd, un viņi arī var izanalizēt, kāda tipa ēkās, kāds ir šis enerģijas patēriņš un kādu risinājumu var tikt rasti. Naudu viņi pelna tieši no šo skaitītāju uzstādīšanas, un, protams, komerciālajiem uzņēmējiem tā cenu lapa ir pavisam citādāk nekā sociālajām mājām. Līdz ar to tas ir viņa tā kā sociālais aspekts viņu biznesam ir, ka viņi daļu no tā, ko viņi nopelna no komerciālajiem biznesiem, viņi iegūda šajos sociālajos projektos. Sticky Board ir arī projekts, kur ir uzsākuši 2 brāļi. Viņi agrāk strādāja arī korporatīvajā vidē, un tad viņi nolēma, ka viņi vairs to nevar izturēt, ka viņi grib kaut kādu jēgpilnāku karjeru. Un viņi nāk no viena rajona Londonā, kas sauc Sealing, un principā tur viņi uzsāk šo projektu kā digitālo sociālo tīklu priekš vietējās kopienas. Un šis sociālais tīkls, ko viņš dara, viņš principā ir tā kā interešu tāds mājaslapa, kur vietējie iedzīvotāji var dalīties ar savām idejām un arī ieteikt kaut kādas izklaižu vietas vai atstāt kaut kādas feedbacku par restorāniem un ieteikt citus restorānus un tam līdzīgi. Tāpat viņi var ļoti praktiski izmantot, piemēram, mainoties ar resursiem. Ja, piemēram, kādam mājās ir urbis, bet kādam citam vajag paauklēt bērnu, tad viņi var apmainīties ar šiem te kaut kādiem pakalpojumiem. Protams, tas viss ir arī uz uzticības bāzi. Un tad Bidna Capoeira ir arī ļoti aizraujošs projekts. Viņš nenotiek gan Lielbritānijā, bet viņš ir tieši mērķēts uz tādām kopienām, kas dzīvo tādos rajonos, kā piemēram bēgļu nometnes vai kaut kāda valsts, kurās ir izcināts karš, arī cietumos un tam līdzīgi. Tātad šis projekts aizsākās, kad viens no projekta dibinātājiem sāka vadīt kapoeiras dejas stundas uz ielas bērniem bez maksas, un kapoeira ir tāda brazīļu deja. Un šie bērni sāk nākt uz šīm dejām un ļoti aizrāvās ar to. Un, principā, mērķis bija dabūt bērnus prom no ielām un vairāk koncentrēt viņu enerģiju uz kaut ko vairāk liederīgu, un lai viņi koncentrēs vairāk nevis uz noziedzību un tā, bet tieši uz šo deju. Un tas ļoti veiksmīgi sāk darboties, un tad viņi nāca klajā ar ideju, ka viņi šo pašu metodu var izmantot arī bērniem bēgļu nometnēs, piemēram, kur viņu ikdiena nav nemaz tik patīkama. Līdz ar to ar šīs dejas palīdzību viņi bērniem palīdz saprast viņu fizisko apkārtni un cilvēkus, kas viņam atrodas apkārt, un tajā pašā laikā arī māca viņiem sadarboties ar šiem dejas partneriem. Šo deju viņi pēc tam izmanto arī privātajā dzīvē, aizejot mājās. Viņi prot sadarboties ar cilvēkiem, daudz labāk komunicēt un arī apzināties sev, kas notiek fiziski apkārt. Un ar šī projekta palīdzību viņi ir ievērojuši, ka bērni kļūst mazāk agresīvi, viņiem veicas labāk skolā un viņi ir daudz komunikatīvāk arī. Un tad FutureGov ir viena no lielākajām organizācijām. Arī spilgts piemērs, kā Hubs ir palīdzējis kādai organizācijai augt. Viņi sāka pēc vairākiem gadiem Hub Kingscrossā, kas ir 3. no Londonas hubiem, kā ļoti neliela komanda. Viņi pamazām izauga līdz aptuveni 7 cilvēku komandai, un tad viņi pieņēma lēmumu pārvākties uz Hub Westminster, kas pēc plašam ir daudz lielāks hubs, un tur viņi gadu laikā izauga līdz pat 20 cilvēkiem. Un tad viņi izdomāja, ka viņiem lētāk sanāk, protams, ņemt savu atsevišķu biroju, no kur arī viņa visa komanda tagad strādā. Bet tajā pašā laikā viņi ir saglabājuši kontaktus ar mums un vēl projām aktīvi iesaistās dažādos pasākumos. Un FutureGov principā nodarbojas viņi strādā ar
vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm, un viņi palīdz viņiem nāk klajā ar dažādām sociālām inovācijām, kā risināt problēmas. Simple Challenges ir viens no viņu projektiem, kas principā palīdz vietējām pašvaldībām runāt ar kopienas pārstāvjiem, kam ir dažādas inovatīvas idejas par pārmaiņām, kādas ir nepieciešamas šajā kopienā. Un tad viņi runā ar šiem cilvēkiem un mēģina šīs idejas ieviest dzīvē, atbalstot viņus finansiāli un arī praktiski. Un Casserole ir tās liels projekts, kas ir arī vairākas kopienu balstīts, kad ir cilvēki, kuriem ļoti patīk gatavot, un tad ir cilvēki, kuri nevar gatavot, piemēram, kā veci cilvēki, kam ir grūtības to izdarīt. Un tad Casserole projekts, kad cilvēki, kuriem patīk gatavot, pagatavo papildus porciju, kur pēc tam aizved šiem veciem cilvēkiem paēst. Un visa šī kopiena principā balstās uz to, ka viņiem visi mīl labi paēst, labi un garšīgi kvalitatīvu ēdienu. Jā, līdz ar to ir cilvēki, kas tajā iesaistās regulāri, kam tā ir iknedēļas aktivitāte, katru piekdienas vakaru viņi pagatavos papildus maltīti kādam citam cilvēkam. Un ir cilvēki, kas to dara tikai reizi pa reizē vai vienu reizi un tam līdzīgi. Un mēs arī rīkojam dažādus pasākumus, kas palīdz tieši hub biedriem attīstīt viņu biznesu un biznesa idejas un arī iegūt jaunas zināšanas. Viens no pasākumiem ir London Hub Club, kas ir tā kā ikmēneša tīklošanās pasākums, jo Londonā ir 3 hubi, un es ievēroju, ka, lai arī viņi visi atrodas vienā pilsētā, un kā tas ir viens networks, kaut kā cilvēki tomēr tik bieži viens ar otru no dažādiem hubiem nesadarbojas. Un tad mēs nācām klajā ar ideju rīkot šos ikmēneša tīklošanās pasākumus. Principā tas notiek tā, mums ir aptuveni 6 runātāji no vakara, katru vakaru, un šie runātāji ir no hub tīkla, kas ir hub biedri. Viņiem ir 6 minūtes laika, lai pastāstītu, ko viņi dara, un pārējie var klausīties, uzdot jautājumus, un vakar gaitā, tā kā tas notiek ļoti relaxētā gaisotnē ar vīnu un uzkodām, tad cilvēki arī vairāk grib runāties viens ar otru un iepazīties. Un šī projekta rezultātā ir radušies ļoti daudz veiksmīgi jauni projekti un kontakti. Un Trade School ir tāds ļoti interesants projekts, kas varētu arī Latvijā, manuprāt, ļoti, ļoti labi strādāt. Viņš principā ir neatkarīgs no huba, bet viņš notiek mūsu telpās. Tas principā ir apmācība bartera, balstīt uz barteri. Tu vari piedāvāt pasniegt kursu, jebkādā jomā, tu vari pasniegt grāmatvedību, mārketingu, sociālos mēdījus, vai arī mācīt cilvēkiem, kā locīt origami putniņus, vai veikt izšūšanu, ko tu vari mācīt. Un tā vietā, lai skolotājs ņemtu naudu par šīm apmācībām, viņi ņem kaut ko citu, viņi sastāda sarakstu, ko viņiem vajag. Citi prasas, nezinu, peli priekš datora, vai masāžu, vai iemācīt peldēt, vai kaut kādu citu pakalpojumu, vai vienkārši vīna pudeli. Un tad cilvēki nāk uz šīm apmācībām un mācās. Un tad mums ir arī tāds pasākums kā Academy at Hub, kas ir tā kā Hub akadēmija, kas tāds mini MBA. Viņi principā organizē dažādas nopietnāka veida apmācības, tieši kas būtu vairāk, lai attīstītu šo startup biznesmeņu zināšanas un prasmes. Pārsvarā tas arī tieši saistīts ar finansēm un mārketingu, kā biznesam palīdzēt attīstīt viņu mārketinga stratēģiju un ļoti daudz tādas arī praktiskas zināšanas. Un principā jebkurš var piedalīties jebkurā no semināriem un tad varbūt neiet uz kaut kādām lekcijām, tad atkal iet, tas ir katra brīva izvēle. Un mums ir arī citi kopienas pasākumi, kā piemēram katru trešdienu mums ir Sexy Salad Club, kas jau tiek organizēts no pašiem pirmsākumiem. Tas principā nozīmē, ka visi hub biedri sanāk kopā, atnes savus sastāvdaļas priekš salātiem, tad visi kopā arī taisa šos salātus, tad viņi kopā pēd, viens ar otru arī iepazīstās. Un pašās beigās arī visi kopā novāc un mazgā trauks, kas ir ļoti liela hub ikdienas sastāvdaļa. Un jā, šādā veidā arī tiek rosināta neformāla sadarbība vienam ar otru. Ceturtdienās mums ir pēcpusdienas tējas, kas ir ļoti tipiskā angļu tradīcija, kur mēs pasniedzam kūciņus un tēju ar pienu.
Un arī cilvēki vienkārši pēcpusdienās paņem 15 minūšu pauzi un var viens ar otru tā kā tikties. Un piekdienas ir tā kā dzērienu pēcpusdienas. Tad 5:00 mums ir Wine at 5, kad hubs nopērk pāris pudeles vīnu un visi, kur vēlas, var piedalīties un nākt arī neformālā gaisotnē iepazīties. Bet arī šie dzērieni, viens no hub biedriem ir tā kā pats nācis klajā ar iniciatīvu uzorganizēt tādu hub crawl, kas principā nozīmē, ka tu ej no hubu uz hubu un pievienojies katru hub dzērieniem. Viņš piesaista gan biedrus, gan arī kontaktus ārpus huba tīkla un visu savāc kopā, tad viņi vienā grupā iet no viena hubu uz otru. Tādējādi var apskatīt visus 3 hubus, jo viņi savstarpēji diezgan ļoti atšķirās tieši kā viņi izskatās un darbojās. Un tādējādi arī viens ar otru iepazīties un vairāk saprast, kā šī kopiena strādā. Jā. Un tātad hubs ir principā tā kā tāda kopiena, kur mēs mēģinam rosināt šo sadarbību vienam ar otru, mēģinām nodrošināt kaut kāds arī apmācības iespējas, lai šie cilvēki iegūst jaunas zināšanas un lai viņi arī mācās tieši viens no otra. Un ļoti daudz hub biedri, piemēram, izmanto viens otru pakalpojumus, jo viņi zina, ka viņu vērtības ir līdzīgas, viņi visi strādā kaut kādu jēgpilnu mērķi vārdā, nevis tikai, lai pelnītu naudu. Un līdz ar to, viņi, piemēram, ja kādam ir nepieciešama grāmatvedības pakalpojumi, tad mums vienmēr būs hub tīklā arī kāda grāmatvedības kompānija, kas strādā ar šādiem pašiem mērķiem. Un tādējādi viens ar otru sadarbojoties var rast arī gan jaunas biznesa idejas, gan arī veiksmīgāk risināt savas biznesa problēmas. Paldies! Varbūt jums ir kādi jautājumi? Jā, jautājiet droši. Lienītē ir tā... Jā, es vēlējos jautāt, kāda ir jūsu loma šajā uzņēmumā? Nu jā, es daru tā kā Finance and Membership Management, un es strādāju šobrīd 2 hubos, kādreiz strādāju 3. Un tas principā nozīmē, ka es atbildu par procesu, kā mēs uzņemam jaunus biedrus, kā mēs rosinam šo diskusiju starp biedriem, ja viņi, piemēram, grib mainīt savējo to biedru tarifu, jo tur viss ir atkarīgs no tā, cik stundas mēnesī viņi pavada hubā, tad arī tik viņi maksā par šo biedru naudu. Un finanšu daļa tajā visā ir vairāk tā kā finanšu modeļu, tā kā menedžēšana un saprast, kur mēs tērējam naudu, kā mēs iegūstam naudu. Vai visiem ir skaidrs, cik liela ir biedra nauda konkrēti Lienītes hubā? Apmēram varianti. Mēs nesolam, ka jūs tiksiet, tā kā puķīti nebūs tāpat, kas pateiks precīzi, bet apmēram, kā jūs domājat, kādi varianti? Bet pirms jūs atbildat, Gada maksa vai? Nē, jā, pirms jūs atbildat, gribēju paskaidrot, ka pārsvarā ir mēneša maksa, bet šī mēneša maksa ir atkarīga no tā, cik stundas mēnesī jūs pavadiet. Mums ir dažādi tarifi. Minimālais tarifs ir 20 stundas, 30 stundas, pēc tam ir 50, 100 un tad ir bez limita. Tā, tagad 30 stundas, 50 stundas, jā. Un tā kā bez limita. 100 un bez limita. 100 un vēl ir 3. kategorija 100, jā. Un tad ir bez limita, bezgalības limits, jā. Nu, kā jūs domājat, uztaisam tādu kā mazliet tādu atdzīvināšanu. Kādi ir varianti? Kā jūs domājat, tā ir Londona? Iedomājieties, Londonā kafijas tasīte, Lieņuka cik maksā? Nu, kad 2 mārciņas, jā. Ja es gribu kafiju un kaut kādu kafiju paņemt, jā, tas jau man maksās kādus 3, 4, 5 eiro, kas ir paundas mārciņas, kas ir tikpat cik lati, jā. Kā jūs domājat? Iedomājieties, tā ir cena kafijas tasītē ar mufiņu, pieņemsim 5 lati Londonā. Kā jūs domājat? Tu nezini. Jā, kā jūs domājat, cik maksātu 30 stundu piekļuve hubam Londonā? Kas principā ir 1 diena nedēļā, tas būtu tā kā 4 dienas mēnesī. Jā, 1 diena nedēļā, 4 dienas mēnesī, jebkādi varianti, vienalga. 30 mārciņas, labi, kā tevi sauc? Mārtiņš, Mārtiņš dod 30 mārciņas, vēl kādi varianti? 100, kā tevi sauc? Lauriņais, 100 mārciņas. Nu, kas tur ir? Ierakstīja. Tā kā tur bija 30 un 100. un 100. Nu, vēl 3. variantu vajag, 3 lietas atliec. Nu, saki. 200 paundi. Wow. 200 paundi, un kā tevi sauc? Kā? Artis. Arti? Artis
dod 200 poundus. Arcis vinnēja, ja? Tā, un uzvarētājs ir? Šajā gadījumā būtu 100 mārciņas. 95. Tātad mēs esam šeit pa vidu, ja mēs gribam. Bet ko es varu dabūt hubā, strādājot, ejot uz hubu, tīklojoties, dabūnot šo te open office vietu, ko es varu par tām 95 mārciņām? Es drīkst izmantot telpu. Jā, var izmantot telpu, internetu, protams, tikties ar cilvēkiem, nāk uz pasākumiem, jo mēs rīkojam arī dažādas pasākumus, kurus rīko mūsu biedri, un parasti tie būtu maksas pasākumi, bet hub biedriem ir, protams, īpaši cenas atlaides. Un tad ir arī, mēs šobrīd vēl strādājam pie tā, bet ir dažādi biedri tā kā benefiti, kas ir, mēs principā slēdzam sadarbības līgumus ar dažādām organizācijām, kas nodrošina pakalpojumus, un parasti viņi šiem pakalpojumiem prasītu vienu cenu, bet hub biedriem tās būtu ļoti liels atlaides vai pat bezmaksas kaut kādu labumu. Skaidrs, labi. Tagad ir jautājums jums šeit dalībniekiem. Vai jums būtu interesi, ja Rīgā būtu šāda tipa vieta, kur varētu iet tīkloties, paņemt tā saukto atvērto ofisu, vai būtu interesi? Vienkārši paceļam rokas, kam būtu interese? Un tagad nākamais jautājums. Tā kā mēs neesam Londonā un kafijas tasība pie mums maksā, nu līdz lētam laikam, nu līdz 50 varbūt. Ir, nu tas ir, es skatos, mums ir kafijas eksperts, kas ir visdārgākās kafiju vietas, bet ja mēs runātu arī par vienkārši nu, tādas idejas virmo šeit mums gaisā par to, ka varbūt tādu vietu dibināt, bet šeit ir ļoti svarīgi saprast to, vai jaunieši būtu gatavi, cik lielā mērā gatavi un saprotot to, ka tas tomēr pasākums ir jāuztur, tad kādas varētu būt tās jūsu minējumi par to, cik maksāt par tām pašām 30, 50, jā? 50, 100 un bezlimitā summām, tad Latos. Nu, ātri jau būs eiro, Tikai salīdzinājumi, un tas bezlimita mēnesī maksā 400 mārciņas. 400 mārciņas, principā ir tā, ka jo augstāks tarifs, jo mazāk sanāk maksāt. Nu, proporcionāli par stundu sanāk mazāk maksāt. Atcerieties, ka mēs arī laikam gadam iepriekš, tātad bezlimita, jā, bija 400. Tā bezlimita ir 400, un pie mums jau pa 400 principā jau ar ofisu ir. Tieši tā, tāpēc Latvijas līmenim tas ir pavisam cits, jā. Tāpēc, nu, pirmais jautājums droši vien būs par tām 30, jā? Es runāju, bezlimita vienam cilvēkam vai? Vienam cilvēkam, jā. Tas viss ir balstīts uz individiem. Pat, ja, piemēram, pievienojas kaut kāda organizācija ar vairākiem cilvēkiem, tad katram cilvēkam var būt savs tarifs, jo dažreiz organizācija strādā arī ārpus office, un viņiem ir kaut kāda ceļojuma vai tam līdzīgi, līdz ar to katrs darbinieks var pielāgot tarifu savai darba specifikai, un atkarībā no tā, cik viņš laiku pavadīs hubā. Šajās te hubu sanākšanās uzņēmumu parasti pārstāv viens cilvēks vai tādā? Hubu sanākšanas ir vairāk tā kā tieši priekš hubu komandām, kas strādā hubā, tā kā, nu, kā es, piemēram. Bet mums arī vienreiz gadā ir tā kā priekš pašiem biedriem arī, bet viņš nav tā kā globāli, tas vairāk tiek vietēji rīkots, un tad var, protams, braukt, kurš grib. Tas viss ir atkarīgs no tā, cik katra organizācija var atļauties. Ar ko jūs atšķirties no biznesa inkubātora? Tas ir arī iekšā. Biznesa inkubātors ir viens no instrumentiem, ko mēs arī izmantojam. Biznesa inkubātors, biznesa akcelerātors, šī tā kā peer-to-peer learning un cits coworking. Hubs ir tā kā jumts, zem kura pastāv biznesa inkubātors? Hubs pats ir tas viss kopā vienā, salikts vienā kopā. Bet mums Latvijā ir biznesa inkubātori. Kāpēc Latvijai būtu vajadzīgs hubs? Jā. Andrejs Telērts, biznesa inkubātors. Tur daudz ir. Jā. Reģionos. Pārsvarā biznesa inkubātori ir vairāk, viņi tieši koncentrējas uz to konkrēto biznesu, viņi viņiem palīdz, un pēc tam tas biznes, ko viņš dara, to viņš dara. Hubs ir vairāk uz ilgspējību balstīts. Viņi pamatā hubs ir tieši kopiena, kas palīdz tā kā tam pašam biznesam, kas ir biedrs, iepazīties ar pārējiem biznesiem, par kuriem viņam būtu interesi. Vai tas būtu sadarbības interesi, vai kā klients, vai kā pakalpojums sniedzējs. Inkubātors šo visu dara tikai vienā virzienā, viņi tā kā iegūt šajā konkrētajā biznesā, un palīdz viņi un visu, un palaiž pēc. Un es pastāstīšu par Latvijas tīklu. Jā, es pastāstīšu par Latvijas biznesa inkubātoriem. Pirmām kārtām, lai jūs tur tiktu, jums ir jāaiziet atlase.
Nu, ja jūs esat bijuši inkubatorā, tad noteikti zināt, ka atlase ir diezgan strikta. Viņi izvērtē tavu biznesu un viņai ir jābūt ļoti dzīvot spējīgai. Otrām kārtām viņi tevi turēs tur ilgāk kā 3 gadus, ja es pareizi atceros. Pēc 3 gadiem, ja kurā gadījumā, vai tu esi veiksmīgs vai neveiksmīgs, tevi izmetīs ārā. Ja? Tā kā, ja tu esi neveiksmīgs, tad laikam sliktāk, ja tevi izmet ārā. Un trešām kārtām biznesa inkubatorus pie mums atbalsta tikai no Eiropas struktūra fondiem un agri vai vēl šis finansējums beigsies. Nu, protams, vēl tagad mums ir nākamais programmēšanas periods no 14. līdz 20. gada. Es to visu stāstu, jo tas ir manā doktorantūras darbā pētīts, un es zinu, ka biznesa inkubācijas infrastruktūra ir ļoti atbalstāms pasākums. Latvijā mums ir aptuveni 24 vienības, bet viņas pirmkārtām visas koncentrējās uz ļoti dzīvot spējīgu komerciālu, nevis sociālo biznesu. Ja? Tāpēc runa par sociālo hubu, ja? Tas ir arī atbildot daļai par to, ka tā ir sociālā biznesa tāda ilglaicīga palīdzēšana. Jā, tas ir viens. Un otrs arī, ja mēs tiešām ievedam pašu hubu Latvijā kā zīmolu, tas atver iespējas sadarboties arī ar pāriem hubiem pasaulē. Mums ir arī online tāda sociālā vide, kur tieši biedri no visas pasaules var viens ar otru komunicēt. Viņš, piemēram, brauc uz citu valstu, var izmantot tās valsts hubu, strādājot no turienes. Un tev jau uzreiz ir office vide, kur tu esi un arī tā kā uzticams tīklis tev apkārt. Tas ir arī viens no tā kā labumiem. Ir vēl kādi jautājumi? Bet Latvijā jau nepastāv kaut kas līdzīgs hubiem. Nu, ir birojnīca, kas ir tikai kā coworking space, bet viņi nekoncentrēs vispār ne uz kādas kopienas veidošanas. Principā ir tā kā internetu kafejnīcas, kuriem tu aizēji un strādā no tās vietas. TechHubs ir vairāk. TechHubs ir viens, jā, TechHubs. Un TechHubs ir viens no tādiem piemēriem, kas ir ļoti līdzīgs hubam, tieši no veida, kā viņi strādā. Bet viņu gadījumā viņi vairāk tieši uz tehnoloģiju, uz IT vairāk ir. Hubs ir tieši uz sociālo biznesu. Bet principā TechHubs, jā, TechHubs ir ļoti, ļoti līdzīgs. Bet būtībā visi no dotiem piemēriem tā patīk tehnoloģija sociāla. Nē, visi netīk. Gan līdzīgi. Lielbritānijā, piemēram šeit Latvijā, atšķirība ir tā, ka to var iedalīt tādās atsevišķās vidēs, un te nav jēgas, piemēram, ja Hubs nāk Latvijā, tad Hubs, piemēram, nekoncentrētos tieši sasniegt tehnoloģiju biznesu pārstāvis, jo šeit ir TechHubs, nav jēgas par to vispār konkurēt. Lielbritānijā TechHubs un Hubs ir savstarpēji konkurenti, jo arī tehnoloģiju pārstāvi strādā Hubā. Un tāpat Latvijā tas, protams, nebūtu. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka jo vairāk šo iestāžu vai organizāciju, kas palīdz un attīsta, un tad katram individam ir iespēja izvēlēties, vai tas būtu parastais hubs, birojnīca, TechHubs. Galvenais ir, lai tiktu radīta tā vide, tie cilvēki satiktos, jebkurā no šīm vidēm. Ja, manuprāt, uz doto brīdi, protams, ir ļoti pozitīva kustība, ir arī zem universitātēm pašlaik veidojas biznesa inkubātori, ja? Tas tā kā arī uz to pusi, ja? Un attiecīgi jauniešiem beidzot ir tā iespēja kopīgi komunicēt un daudz aktīvāk darboties. Un atgriežoties pie mūsu jautājuma, tad, ja tomēr pie mums pastāvēt un izveidotas tāda organizācija, kā jūs domājat, kādas būtu tās, pagaidām Latvijas pateiksim, tās summas, kuras cilvēki būtu gatavi pēc jūsu domām, pēc jūsu pašu, teiksim, izjūtām un pieredzes? Maksimums 100 lati varētu, tas, kur bez limita. Šeit būtu 100 lati un tas ir bez limita. Es domāju, tās cenas varētu būt līdzīgas kā birojnīcē. Es varu pateikt, kāds ir tehnoloģija. Labi. 360 eiro gadā vai 80 eiro gadā. 360 eiro gadā vai? 80 eiro gadā. Kur tur loģika, 360 gadā 80 mēnesi? Ņemot gadu lētāk. Tieši tāda pati kā hubam, kas sanāk, ka, ja tu... Un hubā arī, ja tu tā kā paraksti līgumu uz ilgāku periodu, piemēram, tu reāli zini, ka tu gribi palikt ilgāk, tad mēs arī, protams, dot atlaides. Tas, protams, ir viss atkarīgs no vietējiem apstākļiem un kā biznesa tiek lieta. Man liekas, ka TechHubam ir ļoti laba ideja par to, ka ir mēneša un gada, tad tas, kas mums ir palicis, tas ir nodefinēt minimālo summu. Bet tajā pašā laikā šis modelis ir tas, kāds strādā Lielbritānijā. Tas nenozīmē, ka tieši šādā veidā tas būtu jāstrādā arī Latvijā. Es zinu arī Londonas tam. Ko tad? Es zinu arī Londonas. Londonas TechHubai? Londonas TechHubai. Lūdzu.
Wow. Trīsreiz vairāk nekā parastam, tad viņi noteikti konkurencē zaudē, bet iespējams, ka viņiem ir kaut kādas citas priekšrocības, ko viņi piedāvā, kāpēc? Jā, Techhubs atrodas Google kampusā. Jā, tā mēs mēnesis. Jā. Tad membership gadā 300 tūkstoši. Tad sanāk lētāk, jā, jums bija 4, jā, labi, vinnē. Savukārt, Latvijā ir BNI, klubi, kur, diemžēl, nezinu, Latvijā šobrīd ir pārstāvniecības, bet viņi ir arī globālā mērogā. Un tur savukārt ir nedaudz cits specifika. Tur ir uzņēmumi, un no katra uzņēmuma veida saimnieciskā darbība ir pārstāvēt viens uzņēmums. Un tur mēs esam nodibināt kontaktus savstarpēji dažādi veidu uzņēmumiem, bet ar domu palīdzēt vienam otram. Tas nebūs tik sociāli, bet tas būs tieši, lai arī kāda ir uzņēmuma saimnieciskā darbība. Un tur ir nedaudz nianses, kas arī laba doma būtu tās, ka šī te maksa, dalībnieku maksa tur ir par gadu, ļoti stingri atlasa. Un, piemēram, viņiem tā maksa nav tik liela priekš Zviedrijas, jo satiekās, piemēram, piekdienās konkrētā restorānā, kur katrs pat pasūtas arī ēst. Tas pats restorāni, viņams arī ir viens no dalībniekiem tur. Līdz ar to tad ir vienkārši kaut kāds, kas notiek prezentācijas vai pasniedzēja. Lūk, mēs arī rīkojam šādas, viņi saucās tā kā vakariņu pasākumi, tieši tā kā vairāk Hub networkā, piemēram, es kā Hubs biedrs, to var pateikt, es strādāju, tur, nezinu, vidas jomā, man ļoti interesē sakonektēties ar šādiem ietekmīgiem cilvēkiem, un tad mēs uzrīkojam vakariņus, kur šie cilvēki, mēs cenšamies viņus dabūt pēc iespējas vairāk vienā. Bet viņi pieļauj no katra saimnieciskās darbības veida vienu uzņēmumu. Lai viņi nekonkurētu droši vien savā starpā. Jā, līdzīgu konceptu es nepateikšu precīzi, kā viņš saucās, ir vai nu Green Café vai vēl kaut kā, viņiem arī tā kā, pēc būtības jau gan Hub iniciatīva ir viena no iniciatīvām, bet uz līdzīgiem principiem noteikti, ka Liena zina vairāk konkurentus, bet vienkārši kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šodien šo prezentāciju? Tāpēc, ka jums ir reāls cilvēks no Latvijas, kas tur strādā. Ja? Būtu muļķīgi, ja es liktu prezentācijas tur ar 10 piemēriem, teiksim, par citām kaut kādām tur līdzīgām iniciatīvām, kurās man nav nekādas praktiskās pieredzes. Un tad ir cilvēks, kas mums var Viņš ir vairāk kā praktisks piemērs. Vienam no variantiem, vienam no scenārijiem. Ir vēl kādi jautājumi? Kā jūs nokļuvāt līdz tam amatam? Par to mēs rīkosim noteikti atsevišķi semināri. Lai Lienīka mums bišķi ieskicēja, ja? Jā, es iepriekš strādāju Britu padomē, šeit Latvijā. Un šeit bija jau mēģinājums veidot Hubu Rīgā, bet diemžēl neveiksmīgs. Bet mēs bijām šajā procesā iesaistīti kā organizācija, un mēs nokļuvām viņu tā kā mailing listē. Un es jau tajā laikā zināju, ka es gribu kaut kādu starptautisku pieredzi, vai braukt mācīties, vai strādāt kaut kādu sev piepildošu darbu, vai attīstīt mani kā personību. Un man nejauši tika pārsūtīts ēpasts, ka viņi meklē tā kā finance administrātoru vienā no Hubiem. Un es domāju, ko pieteikšos? Es pieteicos un es dabūju, un tas bija ļoti, ļoti nejauši. Tā vispār, principā, nevienam nenotiek. Nedemotivē. Tā notiek. Jūs redzat reāli piemēru. Es vienkārši pieteicos, man intervija bija Skype'ā, un man bija, principā, viņi mani uzreiz gandrīz pieņēma, man bija 3 nedēļu laikā pilnībā jāmaina viss. Es pārbraucos 3 nedēļu laikā, paralēli turpināju strādāt arī Britu padomē no Londonas, lai nodot lietas jauniem darbiniekiem. Tā kā apkopojot sanāk tagad, ir ļoti jātic tam, ko tu gribi darīt faktiski. Ja? Tā kā Liena gribēja nodarboties ar darbu, kas viņai patīk, ja? tad viņai tas arī izdevās. Jā, tā arī bija. Tad pamazām iesaistījos pārējos Hubus, jo bija skaidrs, ka strādāju tikai 3 dienas nedēļā uz Hubu un tad 2 dienas uz Latviju, Britu padomē ar Latvijas algu. Ir diezgan grūti izdzīvot Londonā, un viņi tieši tajā laikā būvēja jauno Hubu Westminsteru. Tas notika pirms 2,5 gadiem. Es vienkārši viņiem piezvanīju un pateicu, ka es tā kā strādāju vienā no Hubiem, zinu, ka jūs taisiet jā, varbūt es varu arī pie jums pastrādāt. Un tā es sāku strādāt visos 3 vienlaicīgi. Vēlāk tie visi biznesi sāka ļoti strauji augt. Negluži tikai mans vairs dēļ. Bet es sapratu, ka es nevaru vairs apvienot visus 3. Un vienu nācās apmest. Tā, teiksim Lienīkai paldies. Jā,